Sveicināti! Pirmo latviešu atmodu parasti saistām ar jaunlatviešiem. To uzskata par pirmo latviešu kustību, kura sāka aktīvi cīnīties par latviešu tiesībām un attīstīja latviešu valodu, ekonomisko stāvokli un nacionālo pašapziņu. Tomēr vai tiešām jaunlatvieši radās no zila gaisa? Kā gan radās to turīgo zemnieku paudze, kura jau samērā drīz pēc dzimbūšanas atcelšanas varēja atļauties laist savus dēlus studēt uz augstākajām izglītības iestādēm, kur tie ieguva nepieciešamās zinības jaunlatviešu kustības izveidei? Izrādās, ka zināmi priekšnosacījumi šai atmodei radās jau krietni agrāk nekā 19. gadsimta vidū. Jau vismaz 100 gadus pirms tam mūsdienu Latvijas teritorijā ieradās kāda kustība, kurā iestājās daudz latviešu zemnieku un izmainīja to dzīves. Tā bija hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustība, kura Latvijā, it sevišķi Vidzemē, sāka darboties 18. gadsimta pirmajā pusē, vēl ilgi pirms jaunlatviešiem. Sveicināti, mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā uzzināsim, kas bija hernhūtieši, ko tie darīja Latvijā un kādas sekas tas atstāja uz latviešu nacionālo atmodu. Husīti – hernhūtiešu rašanās. Kustībai, kura aizsāka agrīno latviešu atmodu, saknes meklējamas 15. gadsimta pirmajā pusē Čehijā. Tas iesākās ar garīdznieku Janu Husu, kurš vēl pirms Mārtina Lutera un viņa aizsāktās reformācijas iesāka protestu pret Romas pāvesta varu, tās visatļautību un korupciju, kā arī iestājās par to, ka baznīcas mācība cilvēkiem ir jāpasniedz to dzimtajās valodās. Līdzīgi kā vēlākie protestanti pēc viņa, viņš lika Bībeles tekstu interpretāciju pirmajā vietā, atceļot vecās baznīcas tradīcijas, ja tās viņaprāt neatbilda šiem Bībeles tekstiem. Jau pavisam drīz Jana Husa darbība tika aizliegta, un viņam pašam izpildīja nāves sodu. Tomēr pašai kustībai vismaz daļēji izdevās saglabāties un izveidot morāviešu baznīcu. Pēc Lutera reformas līdzīgas idejas sāka izplatīties ar pietisko luterānisma atzaru, kurš bija saistīts arī ar šo morāviešu baznīcu. Hernhūtiešu ierašanās Latvijas teritorijā. Brāļu draudzes, kādas tās iepazina mūsdienu Latvijas teritorijā, pa īstam radās ap 1722. gadu, kad vācu zemju grāfs Nikolaus Ludvigs von Cincendorfs savā mantojumā zemē Austrumsaksijā, netālu no mūsdienu Čehijas robežas Vācijā, ļāva ierasties apspiesto un bēguļojošo brāļu draudžu pārstāvjus no dažādām Eiropas vietām. Tur viņa īpašumā ātri vien nodibinājās pietistu apmešanās vieta, kur tie varēja piekopt savus uzskatus bez ierobežojumiem. Šajā vietā drīz vien izveidojās jauna pilsēta, kuru sauca par Hernhūti. Tulkojumā šis vārds nozīmē kunga aizsardzība vai kunga cepure, ar kungu domājot šajā gadījumā dievu. No tā arī šī kustība ieguva savu nosaukumu – hernhūtieši. Lai gan hernhūtieši kā pietisti būtībā skaitījās kā luterāņu baznīcas atzars, pietisms diezgan radikāli atšķīrās no sākotnējā luterānisma ar to, ka tas bija vairāk tendēts uz ticības saprašanu caur jūtām, nevis caur prātu. Uzsvars tika likts uz draudzes locekļu iesaisti. Atšķirībā no klasiskās baznīcas, kur dievlūdzējs bieži bija pasīvs vērotājs, pietisms centās padarīt ikvienu apmeklētāju par aktīvu dievkalpojuma un draudzes dzīves līdzdalībnieku. Jau drīz pēc tā, kad hernhūtiešiem izdevās nostiprināties savas mītnes zemē Austrumsaksijā, tie uzsāka sludināšanas misijas pa visu pasauli. Viena no pirmajām misijām bija tieši uz Vidzemi. Tas notika jau 1729. gadā.
Vidzeme tika izvēlēta, jo bija izplatījusies informācija, ka, lai gan šajā reģionā ir ienākusi reformācija, vietējie iedzīvotāji joprojām maz ko no tās saprot un kopumā dzīvo nelabvēlīgos apstākļos. Tie bija laiki, kad vēl pavisam nesen Vidzemē bija plosījies lielais Ziemeļu karš, tādēļ situācija bija īpaši slikta. To bija uzzinājis pats grāfs Cincendorfs, kuram bija sanācis tikties ar mācītāju no Vidzemes. Tā nu Hernhūtē tika izlemts sūtīt savus biedrus uz Vidzemi. Pirmās draudzes tika dibinātas pie Valmiermuižas un Rīgā. Jau no paša sākuma hernhūtiešu misijā aktīvi iesaistījās latvieši. Pirmās Rīgas draudzes vadītājs bija latviešu izcelsmes rīdzinieks Matīs Steinhauers, vēlākā turīgā latviešu uzņēmēja un sabiedriskā darboņa Jāņa Steinhauera tēvs. Sākotnēji gan jāatzīst, ka hernhūtiešu kustībā Vidzemē visaktīvāk darbojās vietējie vācieši un iebraucēji, kuri apņēmās apgūt latviešu un igauņu valodu, jo tie darbojās gan Vidzemes latviešu, gan igauņu daļā. Tomēr jau drīz aizvien aktīvāki palika arī vietējie latvieši. Viņiem šī kustība simpatizēja, jo tā uzsvēra visu ticīgo garīgo vienlīdzību Dieva priekšā, un tas palīdzēja zemniekos stiprināt viņu pašcieņu. Hernhūtiešu darbības aizliegums. Tomēr jau samērā drīz pēc pirmajiem lielajiem panākumiem brāļu draudzes sāka saskarties ar pretestību. Sākotnēji tā nāca no vietējiem luterāņu mācītājiem un mužniecības puses. 1742. gadā tika uzsākta izmeklēšana brāļu draudzēs, kā rezultātā tika aizliegtas viņu privātās sanāksmes, kā arī daži no lūgšanu namiem bija jāslēdz. Pēc gada, 1743. gadā, Krievijas cariene Elizabete aizliedza hernhūtiešu kustību visā Krievijas impērijā. To pamatoja gan uz pareizticīgo baznīcas iebildumiem, gan uz to, ka hernhūtiešus uzskatīja par potenciāliem Vācijas spiegiem. Kā tika minēts iepriekš, šī kustība bija ieradusies no Vācijas, lai gan agrīnās saknes bija Čehijā. Šie aizliegumi gan netika ievēroti vienādi visā Krievijas impērijā. Ja piemēram mūsdienu Murmanskas apgabalā, kur arī darbojās brāļu drauģu kustība, tās pārstāvji tika apcietināti un ielikti cietumā, tad Baltijas provincēs kustība bija tikai spiesta atteikties no publiskās darbības. Uz cita veida darbību vietējā likumvara, kas joprojām bija lielākoties vietējās vācu mužniecības rokās, pievēra acis, vai vismaz aktīvi neiesaistījās vajāšanā. Rezultātā, lai gan tieši pēc aizlieguma ieviešanas 1743. gadā drauģu dalībnieku skaits patiešām samazinājās, jau drīz tas atkal atjaunojās, un spriežot pēc liecībām, vēl pirms aizliegums tika atcelts, uzskata, ka drauģu dalībnieku skaits bija pat trīskāršojies. Tieši šis aizlieguma laiks, kuru hernhūtiešu literatūrā dēvē par kluso gājienu, izcēlās ar to, kā aizvien lielāku iniciatīvu drauģu darbībā uzņēmās vietējie zemnieki, kas šajā gadījumā bija latvieši. Tas notika tādēļ, ka agrākos drauģu līderus, kas biežāk bija vāciskas izcelsmes, vairāk ietekmēja kustības aizliegums. Viņi mazāk gribēja riskēt ar apcietinājuma draudiem. Turpretīm latviešu zemnieki bija gatavi rīkot draudzes tikšanās savās mājās, nomaļās vietās, mežos un pat naktīs. Varētu teikt, ka šajā laikā brāļu drauģu vidē izveidojās viena no pirmajām un iespējams pat pirmais no plašākajiem latviešu pašorganizācijas un vietējās vadības piemēriem. Tie vēl nebija kā augsti izglītotie jaunatvieši 19. gadsimta vidū, taču drauģu latviešu lasītprasmes un rakstītprasmes līmenis bija ievērojami cēlies. Latvieši aizvien vairāk sāka lietot rokrakstus ne tikai vēstuļu sūtīšanai, bet arī jau garāku rakstu un darbu rakstīšanai. Tie organizēja vietējo drauģu sapulces, kā arī sazinājās ar hernhūtiešiem ārzemēs.
Aizliegumi, kurus ieviesa 1743. gadā, tika atcelti tikai 1817. gadā, tieši laikā, kad Vidzemē un Kurzemē sāka atcelt dzimbūšanu. Brāļu draugu biedri, kuru skaits par spīti aizliegumam šajā periodā bija krietni audzis, bija labāk sagatavoti pārmaiņām, jo viņu vidū bija augstāka lasītprasme, lielāka pašorganizācija un stingrāka dzīves disciplīna. Lai uzzinātu, kāpēc tā bija, apskatīsim galvenos hernhūtiešu darbības principus un to sasniegumus. Hernhūtiešu darbības galvenie principi. Brāļu draugu kustība izcēlās ar to, ka tā īpaši uzsvēra nepieciešamību pēc kristīgās mācības pasniegšanas cilvēku dzimtajā valodā, kā arī īpaši uzsvēra visu cilvēku līdzvērtību Dieva priekšā, pat ja tie piederēja atšķirīgām sabiedrības kārtām. Šī kustība skaitījās ļoti liberāla priekš tiem laikiem, kas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc to tā vajāja un lika šķēršļus tās darbībai. Draugu kustība neaprobežojās tikai vārdos un baznīcas mācībās. Tā reāli darbojās savu biedru izglītošanā, gan lasīt un rakstīt prasmē, gan arī citās skolu zinātnēs, kas tajā laikā tika pasniegtas. Vēl jo vairāk, tās organizēja skolotāju seminārus, kas izveidoja skolotājus, kuri tobrīd tā trūka Vidzemē un Kurzemē. Sākotnēji skolotāji bija pārsvarā vācu izcelsmes, ar noteikumu, ka tie apgūst latviešu valodu, bet pēc tam par skolotājiem kļuva arī paši vietējie latvieši. Zināmā mērā tieši šajā laikā pa īstam īstenojās tas, ko sākotnēji vēl pirms zaudējuma Lielajā Ziemeļu karā bija iecerējis Zviedrijas karalis. Latviešu zemnieki patiešām sāka iegūt izglītību. Neskaitot tā laika pamatpriekšmetus, brāļu draudzes tiecās mācīt arī dziedāšanu un mūzikas instrumentu spēlēšanu. Tā rezultātā liela daļa brāļu draugu dalībnieku prata spēlēt vismaz kādu mūzikas instrumentu, kā arī dziedāt korī. Vēl viena svarīga mācības daļa bija mērenība. Lai gan hernhūtieši nebija pilnībā pret alkohola lietošanu un pat paši uzturēja alus brūžus, viņi tomēr skaidri iestājās par to, lai dzeršana notiktu ar mēru. Tas tiešām palīdzēja samazināt alkoholisma problēmas tā laika Vidzemē, kura pirms tam bija īpaši izcēlusies ar augstu alkohola patēriņa līmeni. Tagad, kad uzzinājām galvenos hernhūtiešu darbības principus, paskatīsimies detalizētāk, kādus rezultātus tie deva. Hernhūtiešu darbības rezultāti. Brāļu draugu kustība ar mužnieces Magdalēnas Elizabetes von Haulertes atbalstu nodibināja pirmo skolotāju semināru, kurš veidoja skolotājus no latviešu vidus. Tas notika 1738. gadā Valmiermuižā. Tajā šie skolotāji apguva, kā pasniegt ne tikai bībeles mācību, bet arī lasīšanu, rakstīšanu un dziedāšanu pēc notīm. Lai gan šī semināra sistēma darbojās vien 4 gadus, tā paspēja sagatavot vairāk nekā 100 latviešu skolotāju. Vēlāk tieši Vidzeme īpaši izcēlās ar iedzīvotāju vispārējās lasītprasmes līmeni, un 19. gadsimtā šis līmenis bija pat augstāks nekā atsevišķās Rietumeiropas valstīs, nemaz jau nerunājot par Austrumeiropu. Tās attīstīja arī rakstu tradīciju starp latviešiem. Tie sāka veidot savus pierakstus, rakstīt vēstules, kā arī pirmo dzeju. Pie tam tas turpinājās arī slepeni kustības aizliegšanas laikā. Viens no spilgtākajiem piemēriem šīs skološanas rezultātiem bija Ķikuļu Jēkabs, hernhūtietis pēc profesijas audējs, kuru varētu saukt par pirmo latviešu dzejnieku, kura dzeja saglabājusies līdz mūsu dienām un ir pat iedziedāta mūsdienās. Savas prasmes viņš izmantoja arī, lai cīnītos par latviešu tiesībām, rakstot vēstules carei par mužnieku visatļautību Vidzemē. Vēlāk par savām darbībām viņš tika apsūdzēts, ieslodzīts un beigās nomira cietumā. Cits spilgts piemērs bija hernhūtietis Skangaļu Jēkabs, kura stāsts iesākās netik labi.
Drīz pēc izmācīšanās brāļu draugu seminārā viņu piespiedu kārtā pārvietoja uz Pēterburgu, strādāt kāda hercoga galmā. Taču tur, parādot savas semināra laikā iegūtās zināšanas un labi strādājot, viņam izdevās atbrīvoties no dzimbūšanas un kļūt brīvam cilvēkam. Tas viņu pamudināja doties uz Hernhūti Vācijā, bet galu galā viņa dzīves ceļš viņu aizveda uz Nīderlandi, kur viņš atvēra savu ziepju fabriku un kļuva turīgs. Savu dzīves stāstu viņš pierakstīja, un tas bija izplatīts starp hernhūtiešu pierakstiem. Šis viņa darbs kļuva populārs latviešu zemnieku vidū, jo tas parādīja, kā arī vienkāršs zemnieks var tiekties pēc brīvības un saimnieciskas neatkarības. Un tas viss vēl krietni pirms jaunatviešu perioda un arī pirms dzimbūšanas atcelšanas. Neskaitot izglītības veicināšanu, brāļu draugu kustība ievērojami cēla zemnieku pašapziņu. Tās galvenā mācība bija, ka visi, neskatoties uz to, vai ir zemnieki vai mužnieki, Dieva priekšā ir vienādi. Tās palīdzēja attiecināt šādus uzskatus arī uz laicīgo dzīvi. Kā rezultātā tieši brāļu draugu pārstāvji bija tie latvieši, kuri pirmie atklāti sāka tiekties uz sava sabiedriskā stāvokļa uzlabošanu. Draugu iekšējā dzīvē zemnieki ieņēma arī vadošus amatus, kas ļāva tobrīd vēl joprojām eksistējošās dzimbūšanas sistēmas ietvaros tomēr attīstīt savas prasmes vadošos amatos. Vēlāk tieši reģionos, kur darbojās daudz hernhūtieši, 1802. gadā izcēlās Kauguru nemieri, kuru laikā zemnieki atteicās pildīt klaušas, norādot, ka tās esot pretlikumīgas. Tikai pēc armijas ieviešanas un vardarbīgas protesta dalībnieku izdzenāšanas, apcietināšanas un sodīšanas šos nemierus izdevās apspiest. Kā veiksmīgāko no latviešu vadītājiem 18. gadsimtā varētu pieminēt Jāni jeb Johanu Steinhaueru. Jānis Steinhauers. Jānis Steinhauers varētu būt pirmais latviešu uzņēmējs un politiķis, par kuru mums saglabājušās ziņas. Viņš piedzima 18. gadsimta sākumā, laikā, kad drīz vien Krievijas impērija atņēma Zviedriem Vidzemi kopā ar visu Rīgu. Par Steinhaueru un viņa darbību varētu izveidot atsevišķu raidījumu. Šajā reizē svarīgi ir tas, ka viņš bija aktīvs brāļu draugu biedrs un vadītājs. Tādēļ šeit īsi aprakstīšu viņa galvenos sasniegumus un darbību brāļu draudzēs. Savu bagātību viņš sāka uzkrāt nodarbojoties ar kokmateriālu tirdzniecību uz Kurzemes hercogisti. Tā bija vieglāk, jo viņam uzsākot darbu nevāciem bija lielas grūtības izsisties vācu varas monopolā Rīgā, kas visādi ierobežoja nevācus. Taču uz darījumiem ar Kurzemes hercogisti šie ierobežojumi neatiecās. Tā nu Steinhauers piegādāja kokus uz Kurzemes hercogisti, un tie nonāca pat pie Rundāles pils celtniecības. Vēlāk Steinhauers ieguvis pamatkapitālu, sāka celt savas manufaktūras, papīra ražotni, nopelnīja ar celtniecību un nekustamo īpašumu tirgošanu. Ieguvis līdzekļus, viņš uzsāka cīņu par latviešu un arī citu nevācu tiesībām Rīgā. Šī cīņa ilga 40 gadus, un savu galīgo uzvaru pār Rīgas rāti Jānis nemaz nepieredzēja, jo nomira. Jauniegūtās tiesības pieredzēja tikai viņa bērni un pārējie tā laika Rīgas nevāci. Šo 40 gadu laikā Steinhauers pat bija nolīdzis īpašu darbinieku komandu no Vācijas, kuru galvenais pienākums bija strādāt ar vēsturiskajiem Rīgas arhīviem. Šī lielā darba laikā izdevās pierādīt, ka 18. gadsimtā it kā par pašsaprotamo pieņemtajam Rīgas vāciešu uzskatam, ka Rīgas namnieku tiesības un līdz ar to tiesības darboties Rīgas rātē ir tikai viņu ekskluzīvā privileģija, patiesībā nav nekāda juridiska pamata. Jau Jāņa tēvs, Matīs Steinhauers, bija Rīgas hernhūtiešu draudzes vadītājs. Jānis vēlāk pārņēma šo amatu un vadīja draudzi līdz pat savai nāvei.
Viņš bija nopircis lielu zemes platību Pārdaugavā, kur bāzēja gan savu ražošanu, gan arī uzturēja telpas priekš slepenajām savas draudzes tikšanās reizēm, jo visu šo laiku brāļu draugu darbība visā Krievijas impērijā bija oficiāli aizliegta. Darbam draudzē bija liela loma viņa dzīvē, un iespējams, ka tieši herhūtiešu vide ar tās uzsvaru uz darba tikumu, disciplīnu un pašorganizāciju nozīmīgi ietekmēja Steinhauera darbību. Steinhauers priekš herhūtiešu vajadzībām pat bija iegādājies lielu zemes gabalu Ziemeļamerikā, mūsdienu Ziemeļkarolīnas štata teritorijā, vietā, kas tikai vēl vēlāk oficiāli kļuva par Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš pats gan visdrīzāk nekad neapciemoja Ameriku, tur darbojās tikai herhūtiešu misionāri, kurus viņš šādi bija finansiāli atbalstījis. Bieži valda uzskats, ka brāļu draudzes radīja lielu kaitējumu senajai latviešu folklorei, piemēram, tautas dziesmām, kas ir vismaz daļai taisnība, taču ir arī pretēji piemēri. Piemēram, Jānis Steinhauers, būdams viens no Vidzemes brāļu draugu līderiem, izveidoja zāļu dienas svinēšanas tradīciju un plašā mērogā svinēja Jāņus, tradīciju, kura pēc lielā Ziemeļu kara draudēja Rīgā izzust. Tāpat viņš attīstīja kopdziedāšanas tradīciju un atbrīvoja dzimtļaudis, kuri bija piesaistīti viņa iegādātajai mužai. Lūdzu, uzrakstiet komentāros, ja vēlaties, lai uztaisu atsevišķu raidījumu par Jāni Steinhaueru. Bet atpakaļ pie herhūtiešiem. Neskaitot jau iepriekš pieminēto brāļu draugu ieguldījumu cīņā pret alkoholismu, papildus viņu nopelns bija tas, ka tie veicināja likumīgu dzīvesveidu un cēla godā darba tikumu. Herhūtieši pārstāvēja protestantu pietisma tradīciju, kurā kā galvenais nosacījums dvēseles glābšanai tika uzskatīta patiesa ticība Kristum. Tas nozīmē, ka pestīšana netika saistīta ar ārējiem reliģiskiem rituāliem vai cilvēka darbiem, bet gan ar personisku ticības pieredzi. Tomēr tas nenozīmē, ka herhūtieši atbalstīja domu, ka pietiek tikai ar ticību, bet cilvēks var dzīvot kā vēlas. Tieši pretēji, viņi uzskatīja, ka patiesa ticība izpaužas cilvēka dzīvesveidā. Tādēļ herhūtieši uzsvēra disciplinētu dzīvi, strādīgumu, mērenību un taupību. Viņuprāt, šie tikumi bija redzamas pazīmes tam, ka cilvēka ticība ir patiesa. Šī attieksme pret darbu un dzīves disciplīnu ir ļoti līdzīga tam, ko 20. gadsimta sākumā sociologi sāka saukt par protestantu darba ētiku. Dažiem varētu likties, ka šāda mācība bija izdevīga tikai mužniekiem, ka tā vienkārši mudināja zemniekus paklausīgāk un vairāk strādāt savu kungu labā. Tomēr herhūtiešu kustība ietvēra arī citu svarīgu ideju – visu ticīgo garīgo vienlīdzību Dieva priekšā. Tas nozīmē, ka daudzi šo draugu zemnieki sāka apzināties savu cilvēcisko vērtību un pašcieņu, neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa. Strādīgums un disciplīna tika attiecināta ne tikai uz darbu muižā, bet arī uz zemnieku pašu saimniecībām. Tas parasti palielināja saimniecību ražību, kas līdz ar to pacēla zemnieku ienākumus. Un tajā pašā laikā draugu mācība aicināja jaunos ienākumus neizšķiest kaitīgos ieradumos, piemēram, pārmērīgā dzeršanā. Draugu locekļi tika mudināti labi strādāt, ievērot mērenību un dzīvot taupīgi. Šīs īpašības tika uzskatītas par vienām no galvenajām patiesas ticības pazīmēm. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka laika gaitā tieši šo kopienu zemnieki bieži kļuva turīgāki un veidoja pirmo turīgāko latviešu zemnieku slāni. Vēlākos laikos daži šos saimniekus ironiski sāka dēvēt par pelēkajiem baroniem. Tomēr jāatceras, ka viņu turība nebija mantota no augstas dzimtas, bet gan iegūta ar darbu, disciplīnu un noteiktu dzīvesveidu. Zemnieku materiālais stāvoklis uzlabojās arī citā veidā. Tika atvestas jaunas metodas māju celtniecībā.
starp kurām galveno varētu izcelt paradumu celt mājiniekiem atsevišķas istabas, tādējādi radot sev privāto telpu. Kultūras jomā īpaši tika attīstīta dziedāšana un mūzikas instrumentu spēlēšana. Tas lika pamatus kordziedāšanas tradīcijai Latvijā, kā arī nodrošināja, ka liela daļa zemnieku mācēja spēlēt vismaz kādu mūzikas instrumentu. Vērts pieminēt, ka brāļu draugu sarakstēs ar Vidzemi un hernhūtiešu centru Saksijā varētu būt atrodami pirmie gadījumi, kad lietots agrīns Latvijas nosaukums kā zemes apzīmējums, kur dzīvo latvieši, nevis vienkārši Livonijas vai Kurzemes province. Tas gan toreiz tika lietots pārsvarā tā vāciskajā formā Letland un tika attiecināts uz Krievijas impērijas Vidzemes provinces daļu, kurā dzīvoja latvieši. Jau 18. gadsimta vidū brāļu draugu darbinieks Magnus Buntebarts savos rakstos lietoja vārdu Letland. Arī senā 1753. gada kartē, kas glabājas hernhūtiešu arhīvā Vācijā, šī zeme ir ierakstīta ar latīnisku nosaukumu Litlandikae. Hernhūtisms bija plaši izplatīts arī Vidzemes provinces Igauņu daļā, tā kā šeit redzam, ka vārds Letland tika izmantots skatoties pēc cilvēku valodas un etniskās piedarības, ne tikai lai atzīmētu visus savus ticības brāļus noteiktajā provincē. Runājot par hernhūtiešu darbību mūsdienu Latvijas teritorijā, jāsaka, ka galvenie hernhūtiešu darbības centri sākotnēji 18. gadsimtā bija Valmiera, Cēsis, Straupe, Smiltene un Mārsnēni. Bet 19. gadsimtā lielāka aktivitāte parādījās Alūksnes, Smiltenes, kā arī Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas pusē. Šajās vietās starp brāļu draugu biedriem bija pat 80 līdz 90% no visiem tās apkārtnes latviešiem. Un ir pat autori, kas varbūt ironiski, bet runā par savdabīgu hernhūtiešu mafiju šajās vietās. Līdz šim esam runājuši galvenokārt tikai par Vidzemi, tomēr hernhūtieši, lai gan mazākā mērā, darbojās arī Kurzemes hercogistes, vēlākās Krievijas impērijas Kurzemes provinces teritorijā, kas iekļāva ne tikai mūsdienu Kurzemes reģionu, bet arī Zemgales un Sēlies reģionus. Hernhūtieši Kurzemē. Viens no iemesliem, kāpēc Kurzemē šī kustība nebija tik izplatīta, varētu būt tas, ka Kurzemē bija spēcīgāka vietējo garīdznieku pēctecība. Turpretīm Vidzemē daudzi garīdznieki bija izmiruši Ziemeļu kara laikā, to trūka. Tomēr ar laiku, lai gan mazākos apjomos, hernhūtieši sasniedza arī Kurzemi, visvairāk Dienvidkurzemi, sevišķi Liepājas pusi un daļēji arī Pāvilostu. Kurzemes provinces gadījumā, atšķirībā no Vidzemes, brāļu draugu kustība bija ciešāk saistīta ar luterāņu baznīcu. Nelieli izplatības punkti bija arī mūsdienu Zemgales un Sēlies teritorijā. Kā tādus varētu pieminēt Jelgavu un Jaunjelgavu. Un iespējams, ka brāļu draugu darbība Kurzemes provincē vēl nav līdz galam apzināta un izpētīta. Hernhūtiešu darbības mīnusi. Līdz šim runāju par hernhūtiešu kustību tikai pozitīvā gaismā, bet kā jau tas ir ar visu dzīvē, šai kustībai skatoties no citiem skatu punktiem var saskatīt arī mīnusus. Viens no tiem varētu būt, ka tās veiksmīgākie biedri bieži vien ilgi neuzturējās savā zemē. Tie pārcēlās uz citām zemēm, lai sludinātu hernhūtiešu uzskatus tālāk. Tā notika, piemēram, ar raidījumā pieminētā ietekmīgā Rīgas latvieša Jāņa Štenhauera bērniem. Tie pameta Rīgu un devās sludināt tālāk uz Angliju un citur, tādējādi vairs nenesot savu pozitīvo ietekmi dzimtajā zemē. Hernhūtiešu misijas darbojās daudzās attālās vietās, arī Āfrikā, Grenlandē un Amerikā. Vēl bieži piemin, ka reģionos, kur darbojās hernhūtieši, vēlāk bija vistrūcīgākie latviešu folkloras krājumi ievākšanā. Latvieši šajās vietās atteicās no savām senajām tautas dziesmām par labu baznīcas dziesmām, kuras tie mācījās brāļu draudzēs. Arī tautas tērpi šajos reģionos esot kļuvuši vienkāršāki,
tādējādi uzsverot protestantisma nepatiku pret lieku greznošanos. Līdz beidzot brāļu draugu kustībā var saskatīt arī zināmas pazīmes, ko mūsdienās varētu saukt par sektantismu. Kā šādas pazīmes varētu minēt cilvēku ieraušanos savējo lokā un noslēgtu attieksmi pret apkārtējo pasauli. Šī pazīme gan bija vairāk raksturīga vēlākos henhūtiešu darbības posmos, pēc 1832. gada, kad henhūtiešu kustība šajās zemēs sāka vājināties. Visdrīzāk arī mūsdienās henhūtiešu dievkalpojumi varētu likties dīvaini. No vienas puses tos raksturoja visai līksmi skaņdarbi, bet no otras puses dziesmu tēmas bieži izteikti līksmoja par tādām tēmām kā piemēram Kristus brūces vai asinis, kas kopumā klausoties var radīt dalītas jūtas. Ceļa likšana jaunlatviešiem. Kopumā izvērtējot henhūtiešu vēsturi Latvijā, mēs nonākam pie tā, ka jau aptuveni 100 gadus pirms jaunatviešu parādīšanās mūsdienu Latvijas teritorijā patiesībā jau eksistēja latvieši, īpaši Vidzemē, kuri lasīja un rakstīja, sacerēja savu dzeju, attīstīja uzņēmumus un cīnījās par savām tiesībām gan Rīgā, gan lauku reģionos. Tajā pašā laikā viņi uzturēja kontaktus arī ar ārzemēm un ļoti iespējams pirmo reizi lietoja vārdu Letland, kas tulkojas kā Latvija, savas zemes apzīmēšanai. Šis bija arī laiks, kad iznāk pirmās grāmatas latviešu valodā, kuras nerunā tikai par reliģiju. Piemēram, Blaufūsa stāsti no tās vecās un jaunās būšanas to Vidzemes ļaužu, ko var saukt par pirmo vēstures grāmatu latviski, kā arī Stendera augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas, kas bija pirmā enciklopēdija latviski. Tas viss norāda uz zināmu izglītības līmeni. Vēl lielākoties atrodoties dzimbūšanas apstākļos, latvieši spēja uzkrāt līdzekļus un zināšanas, lai tad, kad savas tiesības beidzot bija izcīnītas, tie jau pavisam ātri spētu iegādāties savu īpašumu, attīstītu tur sekmīgu saimniecību un sūtītu savus bērnus uz augstākajām izglītības iestādēm, no kurām tad pēc tam arī radās mūsdienās tik slavenie jaunatvieši. Bez šiem cilvēkiem diez vai latviešu atmoda 19. gadsimta vidū būtu bijusi tāda, kādu to pazīstam mūsdienās. Brāļu draugu biedri parādīja, kā darbība vienotā kustībā ļāva Ziemeļu kara mocītos un vietējās mužniecības apspiestos zemniekus atgūt savu pašapziņu, atmest kaitīgos paradumus un ar darbu, disciplīnu, savstarpēju atbalstu un pieejamo iespēju izmantošanu celt savu turību un labklājību. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par henhūtiešu kustību Latvijā un tās ietekmi uz latviešu atmodu. Kā tev šķiet, vai būtu pareizi šo pirmo atmodas laiku pavirzīt 100 gadus pirms pierastā jaunatviešu perioda? Būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem, kas varētu būt radušies par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar šo video tālāk. Tāpat iesaku abonēt šo kanālu, jo tajā ir vairāki citi raidījumi par saistītām tēmām. Ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad vari kļūt par atbalstītāju manā Buy Me a Coffee lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem video, kā arī dzirdēt raidījumu ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube. Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!